Latvijas drifta meistari savā meistarībā jau ir izauguši. Tieši tamdēļ šodien pirmo reizi viņi izbrauc Biķernieka autotrases līkločos. Patiesi. 8. augustā Latvijas drifta braucēji sevi varēja apliecināt daļā no Biķernieka autošosejas apļa. Tik platā trasē sānslīžu meistari varēja braukt krietni lielākā ātrumā. Tādēļ automātiski te favorītos izvirzījās to jaudīgāko automašīnu īpašnieki, kuriem turklāt vēl pietika drosme nebaidīties avarēt pret šīs trases betonu norobežojumiem. Lielāka motora jauda ļauj vienkārši jebkurā mirklī atrauties no sekotāja vai taisni otrādi pietuvoties viņam. Un tuvas distances ieturēšana ir viens no pamatkritērijiem labākā noteikšanā. Šādi Biķerniekos pārējiem izredzes neatstāja Gvido Elksnis. Aiz viņu otrais ērglis seko Petronis, Žuks, Cīrulis un Eglīte. Duelī par pirmo vietu ar Ervīnu ērgli Gvido gluži vai spēlējoties spēja pats noteikt distances garumu līdz Ervinam. Tagad Gvido Elksnis ir par mata tiesu līdz čempionu titulu sasniegšanai. Tas mērķis, kas bija šodien, mēs esam izpildījuši visiem 100%. Šis bija pats svarīgākais pasākums. Neskaitot tur Somu ieskaits vai ko, bet mērķis tātad ir noķerts par nieka 4 punktiem, vēl 6. Pēdējā gonka Igaunijā. Tas arī būs daudz, bet šeit tiešām katrs brauciens esmu stabils. Vienkārši laba koncentrācija uz braucienu. Principā, tu zini, ko tu dari, kurā brīdī mašīna norojās, un varbūt arī tandēmos, ja pretinieks lēnāks, izmanto to savu stāvbremzi, mēģina ķert, mēģina turēt distanci. Bet pēdējais brauciens bija ļoti tuvu, jo Eričam nebija tāds liels ātrums. Un es redzēju, ka tu reāli pie finiša pat biji spiests sabremzēties. Es biju spiests sabremzēties, ieejot līkumā, un pēc tam es viņu saķēru vēlreiz pie finiša. Tā kā, tas bija tāds baigi tuvu. Ervins ērglis gan saglabā līderu pozīciju kopvērtējumā, tomēr ir spiests atzīt Gvido Elkšņa pārākumu. Viņš bija ātrāks, jā, tur nav jautājumu, bet cik es sapratu, diezgan viņš iztaisnojas vairākas reizes, tāpēc, grūti pateikt, kā ir pareizi. Pirmo reizi šogad ar viņu kopā es cīnījies? Šogad pirmo reizi, jā. Baigi patīkās viņu braukt kopā. Zinu, ka viņš ir labs, tāpēc es arī gāju uz pilnu klapu. Es riepas no sākuma pirmajā braucienā neuzliku tā kā īstās. Bet otrais bija, man liekas, labāk. Kā tā kā īstās lietotās? Pirmo reizi tās riepas, kurš parasti ņem nost, tās es liku virsū, jo tik ātrā trasē nevelk. Diemžēl laikam motorīt vajag ašāk. Uzlikt tā teikt riepu ar mazāk protektoru, tā vairāk slīdēs. Jā, lai var izbraukt līdz galam šķērsām. Jo Biķernieku trases tas segums ir raupšs. Ir raupšs un ātrs, un mašīnīt bišķīt pa lēnu priekš šitās trases. Trešais šajā sacīkstē Lietuvas drifta čempionāta kopvērtējuma līderis Kestutis Petronis. Viņš ir sajūsmā par dueli ar Gvido Elksni. Tajā gan viņš zaudēja. Why not better? I don't know. Like I said, shit happens. Yeah. I think Rockstar was a bit, I don't know, better, faster or something. I don't know what happened, but I think I will beat him next time. Yeah. In Lithuania is also so fast tracks. No. We have most of our tracks. We are going in second gear. You have really fast tracks, and I really like it. Yeah. I need to change my configuration, my turbo when I want to visit you. Yeah, really, believe me. Pēdējais Latvijas drifta čempionāta posms 22. augustā ar izbraukumu sacīksti Tallinā.